Mani sauc Pēteris Krīvens, esmu uzņēmuma vadītājs Baltic Logistics Solution. Esam loģistikas kompānija, kur darbojās visā Baltijā un sniedz gan noliktavas, gan transporta pakalpojumus. Izvēlējāmies notestēt elektroskāniju, tāpēc, ka mūsu skatījums uz nākotni ir šajā ilgtspējas virzienā. Braukšanas ziņā elektroskānija bija ļoti patīkama, klusa, dinamiska un arī jaudas ziņā ļoti patīkama, taču lielākais izaicinājums bija tieši nobrauktais attālums un šīs te uzlādēšanas, izaicinājumi. Mūsu autoparkā ir arī gāzes skānijas, gan dīzeļi, gan arī mums ir savs elektroskānijas automobīls. Salīdzinot visus šos trīs veidus, joprojām, protams, dīzels ir viselastīgākais un ar to var nobraukt visvairāk ar vienu degvielas uzpildi. Tamdēļ viņu pārspēt nevar neviens, ne gāze, ne elektroauto. Būtiskākie faktori, kas varētu stimulēt elektrokomerctransporta iegādi, viens ir valsts atbalsts. Otrs izaicinājums ir noteikti uzlādes jaudas, lai būtu pietiekamas, jo ja mēs skatāmies Latvijā, mums ir ap 140 komerctransporta vienībām, kuras apmēram puse mēdz satikties vienā punktā centrālajā loģistikas parkā, un tad, ja mēs šeit gribētu uzlādēt kaut vai 10 mašīnas, kur katrai vajadzētu 150 kW jaudu, tad tā kopējā jauda, kas šeit vajadzīga, mums ir ārkārtīgi liela. Tā kā tas ir liels izaicinājums, lai šo sakārtotu, un bez tā vienkārši tas nebūs iespējams tādos apmēros, kā mēs to gribētu. Gribam pateikt paldies Scaniai par šo iespēju notestēt šo jaunāko vilcēju elektro. Šī pieredze noteikti mums daudz deva tādā mūsu izpētes eksperimentā, un mēs savus secinājumus izdarām. Tā kā novēlam veiksmi arī jūsu pusē attīstīt arvien vairāk šo, un lai mums kopā izdodas padarīt zaļāku ikdienu. Mani sauc Janeks Drūlis. Es strādāju SIA Baltic Logistics Solution uz smagās mašīnas par šoferu. Strādāju jau tūlīt būs 2 gadi. Man pirmie iespēja par to braukšanas sākumā, tādi kaut kas jauns, nezināms, neprovēts. Kā būs, kur būs, vai tikšu līdz galām, kā jābrauc, vai drīkst rādio klausīties, vai loktīrītājs drīkst ieslēgt. Bet viss kārtībā. Atradu, sapratu. Šī mašīna elektroauto no dīzeļa būtiskāk atšķirās visticamāk ar to trokšņu līmeni, kurš nav, kur prasās man kā ilgadējiem braucējiem ar iekšdedzes motoriem dīzeļu prasās piedarbināt to mašīnu un trūkstā skaņa. Patīkam kluss. Jaudziņā mašīna ir ļoti jaudīga. Iespēja šodien bija vest smagu kravu. Nejūt, ka tāda krava tur aizmugurē ir. Patīkam braukt, jā. Liekas, kad brauc ar tukšu mašīnu. Kā komerc transportam visticamāk tās tie kilometri, ko it kā var nobraukt, būt bišķiņi tā kā pa mazu. Bet ja tie kilometri nav tik lieli, piemēram, kā Latvijā šeit līdz kādai Kuldīgai, līdz Kurzemes pusē aizbraukt kaut kur te līdz Ograi Smiltenei, ka mašīna strādā, pild savas funkcijas ļoti labi. Bija prieks, kad ir dot man iespēja izmēģināt tādu smuku, skaistu auto, kas jau vairs nav nākotne, bet tagad jau ir jau. Paldies Scaniai par to. Prieks bija braukt, izmēģināt. Mans atzinums no 10.